Reiz Dāvis redzēja sapni. Sapnī kāds zvaigžņu pētnieks aplūkoja debesis. Viņš lūkojās ierīcē, kur sauc par teleskopu. Ar to viņš vēroja kalnus uz mēnesi. Viņš redzēja komētu, planētas un zvaigznes. Šad un tad pētnieks atklāja arī kādu jaunu zvaigzni. Tētī! Es tevi redzēju sapnī. Jā, tu biji astronoms un atklāji jaunu zvaigzni. Nu tad jau mums ir īstā reize braukt uz observatoriju. Vakar? Vakar. Nu, ko tad skatīsim? Mēnesi. Es gribu redzēt mēnesi un arī varbūt kādu zvaigzni, kādu komētu. Labi, sāksim ar mēnesi. Vispirms gan teleskops būs jāpagriež. Zvaigžņoto debesu vislabāk ir skatīties tumsā. Ir, redzu. Vai mēnesis ir top zemi? Jā, mēnesis ir Zemes dabīgais pavadonis. Tas ir 4 reizes mazāks par Zemi un apriņķo 27 diennaktīs. Uz mēnesi cilvēks ir bijis, fotografējis, ņēmis akmens paraugus un atstājis uz mēnesi virsmas savas pēdas. Bet vai kādu planētu arī var ieraudzīt tuvāk? Protams, sāksim varbūt ar Saturnu. Saturns ir otra lielākā planēta, kas apriņķo Sauli. Ap Saturnu ir ļoti plats gredzens. Tajā ir daudz putekļu, akmeņu un ledus gabalu. Bet vislielākā planēta Saules sistēmā ir Jupiters. Pavisam ap Sauli riņķo 9 planētas. Bez teleskopa vai binokļa mēs varam redzēt tikai 5 Zemei tuvākās planētas. Mūsu Zemei kaimiņos ir Mars un Venēra. Uz Marsu, tāpat kā mēnesi, cilvēki ir sūtījuši kosmiskās stacijas un fotografējuši tā virsmu. Vēl tuvāk Saulei atrodas Venēra. Cilvēki šo planētu mēdz saukt par rīta vai vakara zvaigzni. Bet pati pirmā, Saulei vistuvākā planēta ir Merkurs. Vienīgi šī tuvuma dēļ to ieraudzīt ir visgrūtāk. Pārējās 3 planētas var ieraudzīt tikai ar teleskopu. Tās ir Urāns, Neptūns un Plutons. Vai tad Zemē arī riņķo ap Sauli? Nu jā, kā tu domā, kāpēc vasara nomaina rudens un pēc tam seko ziema un pavasaris? Mūsu planēta griežas pati ap sevi, tāpēc mums izskatās, ka Saule, mēnesis un citi debesu ķermeņi griežas mums apkārt. Tāpēc dienu nomaina nakts un nakti jauna diena. Šī neredzamā Zemes asa ir nedaudz slīpa. Viena Zemes apriņķojuma laikā ap Sauli mainās Saules staru slīpums pret Zemes virsmu. Tāpēc pieaug vai samazinās siltums, ko saņemam. Tā rodas gada laiki. Bet kā tad ir ar Sauli? Vai to arī var aplūkot tuvāk? Un kas Saule vispār ir? Saule ir zvaigzne. Taču uz Sauli teleskopā vai binoklī tieši skatīties virsū nedrīkst, var sabojāt acis. Tāpēc Saules pētnieki izmanto speciālus stiklus. Saule ir zvaigzne, tātad milzīga ugunsbumba. Saule no visām zvaigznēm Zemē atrodas vistuvāk, tāpēc mēs to redzam tik lielu un spožu. Pārējās zvaigznes ir tik tālu, ka pat teleskopi mums nedod iespēju tām pietuvoties, bet cilvēki jau senos laikos sāka zvaigznes apvienot grupās, saskatot līdzības ar dažādiem dzīvniekiem un priekšmetiem. Zinātnieki tās nosauc par zvaigznājiem.
Nu, tagad mēs nevienu komētu neieraudzīsim, bet man tie ir žurnāls, kur ir to komētu attēli, kas ir bijušas redzamas pēdējos gadu desmitos. Te, piemēram, komēta ļoti spoža, šī atkal vājāka, bet tu redzi, visām komētām ir raksturība īpatnība, komētām ir tās astes. Ar to tās atšķiras no citiem debesu spīdekļiem. Naktī Dāvis atkal redzēja sapni. Viņš stāvēja pie teleskopa senatnīgās astronoma drānās un skatījās zvaigznēs. Šoreiz viņš pats bija īsts zvaigžņu